Labdien! Mans uzdevums šodien ir pastāstīt tātad tieši par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas sistēmu, kā mēs nodokļus piedzenam Rīgā. Jāsaka uzreiz, ka šī sistēma nebūs derīga nomas maksas piedziņai. Man pašvaldību darbinieki bieži jautā arī par šo te problēmu, bet šī sistēma radīta tieši nekustamā īpašuma nodoklim, kuru regulē administratīvais process. Un tur ir drusku citi principi, tāpēc tas ir tieši specifiski nodoklim. Nodoklis, kā mēs zinām, ir ļoti būtiska mūsu ieņēmumu daļa, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņš tiktu arī saulēcīgi nomaksāts. Diemžēl ir ļoti daudz gadījumu, kad tas tā nenotiek, sevišķi atceramies krīzes gadus. Mums vismaz Rīgā bija ļoti liels nodokļu parādnieku skaits, gan pēc skaita, gan pēc summas. Mums bija aptuveni 100 000 parādnieki, un, jāsaka godīgi, mēs ar viņiem netikām galā. Arī 12. gadā mums bija uznākusi, tā teikt, valsts kontrole, kas arī konstatēja, ka attiecībā uz mazajiem parādiem piedziņas darbības nav veiktas tādā apmērā, kā viņi vēlējās. Mēs toreiz strīdējāmies, vai parāds ir jāpiedzen no 1. santīma. Valsts kontrole atzina, ka ir jāpiedzen no 1. santīma, jo likums pasaka, ka parāds ir jāpiedzen. Neskatoties uz to, cik viņš liels ir. Un mēs bijām spiesti domāt, ko darīt, un dzīve mūs piespieda, un mēs arī, tā teikt, izdomājam kopā ar ZZ datiem šo te sistēmu, kas šodien mums ļoti būtiski atvieglo dzīvi. Protams, ka tas nenotiek vienā dienā, tas notiek process pakāpeniski, solīti pa solītim. Pirmais solītis mēs jau bijām izdarījuši sen atpakaļ 2007. gadā, kad ZZ dati mums arī deva iespēju automātiski visiem, 100% visiem parādniekiem, kuriem mēs vēlējāmies nosūtīt vienkārši automātiski vēstulīti, jums ir parāds, jāsamaksā tādā un tādā kontā. Ļoti vienkārši tas salīdzinot no šodienas skata, bet tas bija arī liels solis. Mēs izsūtījām vienā reizē apmēram 50 000 dokumentus, uz ko arī pēc tam bija ļoti tāda skaļa reakcija, arī mēdījos, bez tabū mūs atzīmēja, kā mēs bijām čakli pastrādājuši. Bet tas bija, kā es teicu, tāds pirmais vienkāršākais solītis. Piedziņas process ir ļoti stingri likumā regulēts, un dokumenta sastāvdaļas, dokumentu veidi ir stingri reglamentēti likumā, tāpēc mēs nevaram izvēlēties kaut ko norādīt šajā dokumentā vai nenorādīt. Mums viņš obligāti ir jānorāda, tikai tad attiecīgais dokuments ir spēkā. Un tas nākamais būtiskais solis, tātad 12. gadā, mēs esam radījuši kopā ar ZZ datiem. Man jāsaka, mēs bijām ļoti pārsteigti, ka to vispār var izdarīt. Es tajā laikā to salīdzināju tādā veidā, ka romāns tiek uzrakstīts vai dzejolis tiek uzrakstīts ar programmatūras palīdzību, jo šie te dati tur bija tik daudz un tik dažādi varianti bija mums jāņem vērā, bet ZZ dati to izdarīja, par ko mēs bijām arī īstenībā ļoti pārsteigti. Pilnīgi neticējām, ka tas ir iespējams. Tātad tika radīti šie divi dokumenti, brīdinājums un lēmums, automātiski ģenerēti konkrētam parādnieku sarakstam, kuru mēs paši tad izveidojam atbilstoši tiem kritērijiem, kādus mēs tajā brīdī vēlējāmies. Un tas pēdējais, kas šobrīd ir, ar ko mēs šobrīd strādājam, bet ne pēdējais noteikti, kad šī sistēma tiks arī tālāk attīstīta, kad šie dokumenti tiek ģenerēti noteiktā kārtībā, noteiktos termiņos, ievērojot mūsu izvēlētās prioritātes, jo ne visiem parādiem ir vienāda prioritāte. Lielākam parādam lielāka prioritāte, vecākam parādam ir lielāka prioritāte, respektīvi, mēs neuzskatām, ka mums šodien rīt ir jāstrādā ar 15 eiro parādu, kas ir radies pagājušajā nedēļā. Tāpēc visi šie parādnieki šobrīd mums ir sastrukturēti pēc prioritāšu saraksta, un mēs ar viņiem strādājam tādā kārtībā. Kas tam ir visam nepieciešams? Pirmkārt, dati. Šeit jau tika pieminēts, cik svarīgi ir dati, ka viņi ir aktuāli, viņi ir strukturētā veidā ievadīti, nevis tā kā, teiksim, mums aktuālākais piemērs ir zemes grāmata, kur dati tiek, es nezinu, arī kaut kādā romāna veidā rakstīti,
kā rezultātā mēs viņus nevaram pārņemt. Bet, nu jā, šiem datiem ir jābūt aktuāliem, tas nozīmē, ka ir jābūt pašvaldībā cilvēkiem, kas to nodrošina. Pirmkārt, tiek pārņemti dati no attiecīgiem valsts reģistriem, un otrkārt ir tāda veida dati, kuriem ir jāsako līdz darbiniekiem. Piemēram, Latvijas vēstnesī publicētajiem sludinājumiem, ja, par izsolēm, par mantojumu lietām. Šie te dati viņi ir jālasa un jāievada manuāli. Diemžēl mums ir valstī reģistri, arī, piemēram, maksātnespējas reģistrs, no kura mēs šobrīd nevaram datus ielasīt, jo tur tie dati nav strukturētā formā ievadīti. Tā kā, tā ir problēma, ja šie te dati, bet tas pamazām tiek risināts un mēs tos datus spējam nodrošināt, lai mums viņu piedziņas procesam būtu. Tālāk, kas ir nepieciešams, ja, ir šī te pašvaldības noteiktā kārtība. Mums ir iespēja noteikt pašiem normatīvu aktu robežās, teiksim, noilgums parādu piedziņai ir 7 gadi. Mēs paši šajā ietvarā tad nosakam, kādus parādus, kādos termiņos mums būtu jāpiedzen. Mēs esam, piemēram, noteikuši, ka parāds, kas ir virs 4000, piedziņas process jāsāk 6 mēnešu laikā, līdz pat mazie parādi no 15 eiro, tad tas ir maksimālais termiņš 5 gadi. Protams, šobrīd mēs esam noteikuši tā ļoti piesardzīgi, jo mēs nezinājām, cik mēs tiešām spēsim apstrādāt. Šobrīd mēs jūtam, ka mūsu tā sistēma nodrošina, ka mēs spējam apstrādāt vairāk, un mēs tos termiņus varēsim arī samazināt. Un kas ir galvenais nepieciešamais, tātad šī te automātiskā parādu piedziņas sistēma, ko ZZ Dats ir izstrādājis. Jāsaka, ka otrs pārsteigums arī mums bija tad, kad mēs izstrādājam šos te pašvaldības iekšējos noteikumus ar mūsu noteikto kārtību, mēs un devām ZZ Datiem uzdevumu, kādā veidā tas ir jārealizē. Mums arī bija tāda ļoti liela baža un doma, vai to vispār var izdarīt, kā to viņi izdarīs. Mēs to nestādījāmies priekšā, kā viņi tur saliks, jo dati ir mainīgi, tie nosacījumi pārklājās, kā tas viss tiks izdarīts. Un tad, kad bija ZZ Datu šī akceptēsts prezentācija, mēs ar saviem darbiniekiem saskatījāmies un nobrīnījāmies, kā viņi to ir tik forši izdomājuši. Mēs paši nekad tā neizdomātu. Tā tāda atkāpīte. Bet ko nozīmē šī automātiskā parādu piedziņas sistēma? Tātad pirmkārt dati tiek ielasīti sistēmā un tiek strukturētā veidā viss tiek šī datu pārņemšana nodrošināt tālāk. Viņi tiek sagrupēti atbilstoši mūsu prioritātēm, kā ir noteikts iekšējos noteikumos, un sistēma izveido parādnieku sarakstu. Šis saraksts ir ļoti vienkāršs parādnieks, un kādā termiņā ir jāizdod konkrētiem parādniekam konkrētais dokuments. Un darbinieks uzspiežot ar vienu un otru klikšķi konkrētai personai tiek ģenerēts attiecīgā dokumenta nepieciešamais teksts. Tālāk seko jautājums, vai viņu nosūtīt. Attiecīgi šis dokuments automātiski tiek piereģistrēts lietvedības sistēmā un pēc vajadzības tiek nosūtīts vai nu uz drukāšanas iekārtu, ja ir pa pastu jāsūta, vai nu uz e-pastu, vai nu publicēšanai portālā tajos gadījumos, kad personai nav adreses. Respektīvi, darbinieks pats to dokumentu pat neredz, ja viņš to negrib. Protams, viņš var apskatīties, ja, bet viņš neredzot to dokumentu aizsūta. Jāsaka, ka šie dokumenti, protams, iet garām vadītāju acīm, tā teikt. Mums ir speciāli likumā paredzēta norma, ka ja dokuments tiek izveidots automātiski, viņam nav nepieciešams amatpersonas paraksts. Tas nozīmē to, ka iestādes vadītājs neredz šos dokumentus, piedziņas dokumentus, kas tiek parādniekam izsūtīti. Mēs uzticamies mūsu piedziņas sistēmai, un līdz šim tādas kļūdas arī neesam konstatējuši. Es zinu, ka ir pašvaldības, kurām šis lēmums par piedziņu tiek apstiprināts domas sēdē, deputāti balsojot pielēm piedzīsim tagad no šitā. Manuprāt, tas varbūt nav īsti nepieciešams, jo likums pasaka, ir jāpiedzen. Tur nevar nobalsot piedzīsim vai nepiedzīsim, viņš ir jāpiedzen. Ja vienīgi ir tiešām vēlme arī mūsu deputātiem, bija vēlme paskatīties tās personas, kuras mēs tālāk iesniedzam tiesu izpildītājiem,
nu, tad mēs informējam Finanšu komitejā, informējam ar sarakstu, kādi parādnieki tad tiks iesniegti tālāk tiesu izpildītājiem, bet tas tikai informatīvi. Tā kā sistēma strādā pati, darbiniekam nospiežot attiecīgo podziņu, un viss notiek tā, kā šeit bildītē ir uzzīmēts. Šeit tas pats ir aprakstīts, tas, ko es jums stāstīju. Kā tas izskatās darbiniekam tieši šādā veidā, kur mēs uzreiz varam redzēt, kas mums ir šodien jādara vai šodien mēs varam nedarīt. Teiksim, šajā gadījumā pirmā persona Jānis Liepiņš, es kā vadītāju uzreiz redzu, ir nokavēts termiņš. Viņam februārī vajadzēja izsūtīt, kāpēc nav, kādas tur problēmas, kas tur ir noticis. Tāpat es redzu, ka šodien Uldim Auziņam jānosūta dokuments. Pārējās personas var pagaidīt, ar viņām mēs strādāsim vēlāk. Ja akurāt es visus darbus esmu izdarījusi un man nav nekāda iesnieguma, nekas, man viss tekošais ir izdarīts, es varu spiest uz priekšu un iet uz priekšu šos te dokumentus ģenerēt. Tā kā šobrīd, kā es teicu, mums ir ļoti piesardzīga šī sistēma ar maksimālo termiņu 5 gadu laikā, bet mēs jūtam, ka tur to termiņu varēs saīsināt. Kāda ir ieguvuma šīs te priekšrocības? Pirmkārt, noteikti administratīvo resursu patēriņš. Mēs šī gada laikā esam samazinājuši šos te piedziņas speciālistus par 2 vienībām. 2 štata vietas ir likvidētas. To varētu arī vairāk, bet šobrīd tāds piesardzības moments mēs skatīsimies, kāda būs attīstība un kā mums virzīsies arī mūsu tālākie priekšlikumi attiecībā uz sistēmas pilnveidojumiem. Katram darbiniekam ir iespējams plānot savu darbu. Viņš uzreiz redz, cik dokumenti kādā termiņā viņam ir jāizdod. Un tas nozīmē, ka beidzot mums paši darbinieki arī stāsta, cik labi ir šī sistēma, ka beidzot viņiem ir padarītā darba sajūta. Tas nozīmē, ka viņš redz, ka viņš ir visu izdarījis, viņš neko nav nokavējis, ka šobrīd viņam viss termiņā ir izdarīts. Jo iepriekš, tad, kad bija šī gūzma tūkstošiem neapstrādāto parādnieku, cilvēks strādā sarkaniem vaigiem ar putām uz lūpām, runā pa telefonu, bet viņam visu laiku pārmet, ka ir neapstrādātie parādi, tev nav izdarīts, tev nav izdarīts, tev nav izdarīts. Bet šobrīd tad, ir tā padarītā darba sajūta. Protams, kontrolēt es varu, kā es saku, es redzu uzreiz, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, meklēt iemeslus, kāpēc tur kaut kas nav paspēts. Tāpat mēs varam sabalansēt šīs te intereses, jo mūsu interesi ir piedzīt pirmkārt, protams, lielākos parādus, bet nedrīkstam aizmirst arī maziņos, jo viņi pēc likuma ir jāpiedzen, un viņiem ir jāvelta tas laiks, ir jātērē tas resurs, kas brīžiem vien tiešām pašvaldībā ir lielāks nekā pati šī iekasējumā summa, bet tas ir jādara. Šobrīd mums to sistēmu nodrošina šo te kontroli, lai mēs nepalaistu garām tos termiņus. Un pati procesa efektivitāte, protams, kad ir. Par to būs atsevišķs slaids. Šis slaids parāda tīri statistiski, cik piedziņas dokumentus mēs pēc gadiem esam izdevuši. Un tad būtiski ir šis 12. un 13. gads, kad faktiski gandrīz 10-kāršojās šis izdoto dokumentu skaits. Protams, kad ir daudzi apstākļi, kas ietekmē šo rādītāju, bet mēs paši rēķinājām tā, ka ja iepriekš, pirms šīs sistēmas, protams, viss tika manuāli, tas nozīmē lēmumam, brīdinājumam tiek veltīts 10 minūtes līdz pat stundai 2 sarežģītākiem dokumentiem. Šobrīd tas ir 1 un 2 klikšķis, 2 klikšķi. Viss. Tā kā tur to efektivitāti pat grūti ir izmērīt. Protams, ka tos dokumentus izdodot, uzreiz ir stipri lielāka arī atgriezeniskā saite. Ja mēs izdodam 28,000 dokumentus, mums ir arī cilvēki atpakaļ nāk ar jautājumiem, sūdzībām, protestiem, kāpēc tik liels nodoklis jāmaksā un tā tālāk, ar ko mums ir jāstrādā. Mēs paši pie sevis sakam, mums piedziņas process ir fabrika. Mēs tā kā fabrikā rulējam, tik spiežam. Tad, kad cilvēks atnāk atpakaļ, viņam sākas salons. Viņš tiek apkalpots, mēs ar viņu aprunājamies, tur tiekamies personīgi. Tā kā mums ir daudz laika šobrīd veltīt, ko veltīt cilvēkam, nevis vienkārši rakstīt dokumentus. Šobrīd dokumentus raksta sistēma, un mēs varam komunicēt ar cilvēkiem. Tā kā tas arī ir noteikti ieguvums. Šie te miljoni rāda tās summas, ko mēs esam iekasējuši. Protams, ka te nav tikai
automātiskās sistēmas nopelns. Protams, ka krīze pamazām beidzās, protams, ka cilvēkiem maksātspēja uzlabojās un mums ir iespēja tos parādus piedzīt, bet tomēr 1 miljons un 8 miljoni ir ļoti būtiska starpība, tā kā šis te arī mūsuprāt ir svarīgs rādītājs. Parādnieku skaits samazinās, ja, pamazām samazinās, jo mazajiem parādiem mēs paši esam noteikuši, ka mums nav ar viņiem ko forsēt, mums nav tur rīt jāpiedzina, kā es teicu, 15 eiro parāds, kas ir aizvakar izveidojies, tā kā, bet pamazām viņš samazinās. Parādu un parādnieku rādītāji šeit mēs redzam, ja, kad, ja mums bija 40% no visiem maksātājiem bija parāds, šobrīd 34%, arī it kā daudz nav tas samazinājums, bet tomēr attiecīgi no taksācijas gadā aprēķinātās summas šobrīd parāds mums ir tikai 6,6%. Tāds cipars mums nebija pat pirms krīzes. Pirms krīzes es atceros, ka mēs sākām mērīt, bija 7–8%. 14. gada janvārī bija 6,6%. Tas arī mums ļoti priecēja šis rādītājs. Kas notiks tālāk? Protams, ka sistēma attīstās. Mēs esam izstrādājuši šo sistēmu, ģenerējuši piedziņas dokumentus un viņus nosūtījuši. Piedziņas process, protams, ar to nebeidzas, jo cilvēks var samaksāt, saņemot šo te lēmumu par piedziņu, bet ļoti bieži viņš arī nesamaksā, un tad ir jāsako nākamajam solim, jānodod lēmums tiesu izpildītājiem. Šis te posms šobrīd mums ir tāds pusautomāts tikai, un mēs ļoti ceram, ka līdz gada beigām arī šis te posms mums būs automātis, jo šobrīd pie šī te soļa veidojas tāds sastrēgums, sadrūzmējās visi lēmumi. Viņi ir tālāk daļēji manuāli apstrādājumi, lai viņus iesniegtu tiesu izpildītājiem. Tāpēc mēs arī nevaram saražot tur vēl vairāk, jo mēs zinām, ka tālāk mēs netiksim. Bet es ļoti ceru, ka būs. Ja. Un tālāk arī šis te izpildes kontrole, komunikācija ar tiesu izpildītājiem, tie darba uzdevumi ir doti un arī ceram līdz gada beigām, ka būs. Tālākā nākotnē mūsu tas sapnītis tāds, kad arī aprēķināšanas stadijā šobrīd lielākā daļa notiek automātiski, bet tomēr ir daudzas lietas, kas mums rada to problēmu, ka mēs tālāk nespējam ģenerēt automātisko piedziņu, jo kaut kas ir iepriekš darīts manuāli nestrukturētā veidā. Tieši aprēķina posmā, dažādas mantojuma lietas, dažādas tādas nianses, ko varbūt es te nesaukšu, bet ir pie kā strādāt, lai pats aprēķins viss notiktu ar maksāšanas paziņojumu un dati strukturēti automātiski ielasītos. Un pats mūsu tālākais sapnis, kad arī šī sistēma mums strādātu bez tādiem 2 klikšķiem. Kad sistēma pati zina, saraksts ir izveidots, datums ir pienācis, sistēma zina, ka viņai tam personai ir jāizsūta vai nu uz drukāšanas iekārtu, vai nu uz e-pastu, vai nu uz portālu. Un mēs atpūšamies. Tāds ir mūsu sapnītis. Un tas nemaz nav nereāls. Paldies par uzmanību.